Šogad ilgspējas indeksā Ventspils naftas termināls ir iekļūst sudraba kategorijā, saņemot vienu no visaugstākajiem vērtējumiem tieši vides sadaļā. Taču esmu skeptisks. Vēlos pats pārbaudīt, vai tiešām šis uzņēmums ir tik draudzīgs pret vidi. Kā zināms, naftas biznesa vārdi vistiešākajā nozīmē ir netīrs un videi nedraudzīgs. Jau simtiem gadu uz naftas ieguvi, apstrādi un transportēšanu ir skatījušies caur pirkstiem. Galvenais, ka tas ienes ātru un lielu peļņu. Diemžēl mūsdienās joprojām var sastapt gadījums, kur melnais zelts tiek nostādīts augstāk par tīru vidi. Vai tiešām Ventspils naftas termināls būtu viens no retajiem izņēmumiem, kurš spēj apvienot biznesa interesi ar ekoloģiju? Par to it kā liecina sudraba nominācija, bet vai tā ir patiesa? Ļoti vienkārši. Mēs jau ilgus gadus pievēršam īpašu uzmanību vidas jautājumiem. Mēs investējam šī jautājumā naudu, mēs izstrādājam programmas ilgspējīgas un uztveram vidas jautājumus atbilstošā līmenī. Lai kā tur būtu, esmu nolēmis doties uz Ventspili, lai kārtīgi izpētītu uzņēmumu teritoriju un tā darbību. Esmu ieradies Ventspils naftas terminālā, taču pirms es dodos iekšā, es nedaudz apsekoju teritoriju vai kaut kur nemana piesārņojumu. Naftai piemīt ļoti specifiska smaka, tāda ķīmiska, metāliska. Šeit to nekur nejūt, tāpēc liekas, ka arī piesārņojumu šeit nav. Vai esat manījis kādu piesārņojumu? Nē, to nevar. Nē, to nemanīju. Neko dzirdējis arī neesat? Par piesārņojumu nē. Piemēram, man nekāds smags netraucē. Pirmā pārbauda ir izturēta. Kad esmu gatavs doties iekšā pašā uzņēmuma teritorijā, mani sagaida kāds negaidīts, taču patīkams pārsteigums. Sākums nav slikts. Lai iekļūt uzņēmuma teritorijā, jākārto drošības un vides aizsardzības tests. Vai būs mana kārta, bet problēma tāda, ja divreiz izgādies šajā testā, aizmirst par iekļūšanu teritorijā. Tā, kā tu man gāji? Tā, jums ir 2 kļūdas, drošībām zīmēm. Tā. Ideja par testu ir apsveicama un manā skatījumā ļoti būtiska, lai novērstu jebkādus draudus videi. Taču par to es pluspunkts uzņēmumam nelikšu, jo uzskatu, ka ar naftu saistītam uzņēmumam šādām prasībām jābūt obligātām. Beidzot esmu nokļuvusi uzņēmuma teritorijā un pirmais, kas man interesē, cik augsti ir drošības standarti. Tā kā likumā ir noteikts, ka mums jāierodas jebkurā vietā uzņēmumā 5 minūšu laikā, tad arī mēs to nodrošinām. Un tās sekas, teiksim, ja mēs ierodamies vēl ātrāk, tās sekas ir daudz mazākas, jo mēs varam reaģēt un novērst to noplūdu vai ugunsgrēku vai citu ārkārtas situāciju. Par to, ka drošība šajā uzņēmumā tiek nostādīta ļoti augstu, liecina putu mašīna, kas ir vienīgā šāda tipa iekārta Baltijā un maksā aptuveni $1 miljonu. Viens putu ģenerators spēja saražot 2000 litru putas sekundē. Ja mums ir 5 ģeneratori, tas nozīmē, ka mēs varam 10 000 litru sekundē rezervārā padot putu apjomu. Kā zināms, naftas produkti ir viegli uzliesmojuši, un tas ir bīstami. Taču šeit ugunsdrošība viss ir kārtībā, tāpēc videi nekas nedraud. Otrā pārbaude arī ir izturēta. Nākamais, ko es vēlos pārbaudīt, vai uzņēmumam ir izstrādāta drošības politika, kas rūpējas par to, lai naftas produkti nenonāktu vidē. Piemēram, vai uzņēmumam ir iekārtas, kuras aptur piesārņojumu iekļūšanu gruntsūdeņos. Šī te ir viena no vairākām sistēmām, kas ir ierīkota pazemē, un šeit jūs redzat faktiski tikai tās virszemes daļu, tātad kastes, kas nosad šos te sūkņus un atsūknēšanas sakas. Vai uzņēmums atdala bīstamos atkritumus, piemēram, netīru darba apģērbu, kas nosmērēts ar naftu, no sadzīves atkritumiem? Bet obligāti ir jābūt šķirot bīstamajiem, atšķirīgiem atkritumiem, atsevišķi vienam nozam, teiksim, naftas produktu saturošs lupats atsevišķi, no krāsu iepakojumiem, no teiksim, smiltis, kas piesārņotas ar naftas produktiem, dzīvesudraba saturošu atkritumu, kas ir pilnīgi atšķirīga atkritumu klase. Līdz ar to, tā kā mums ir ļoti sarežģīts uzņēmums, arī atkritumu saimniecība mums ir diezgan daudzveidīga. Tehnoloģijas procesā, kas saistīts ar naftu, rodas daudzi blakus produkti, kas ir kaitīgi videi.
vai Ventspils naftas terminālam ir paredzēta speciāla vieta, kur tiek uzglabāti šādi produkti. Šeit ir liela daļa ūdens, un tomēr arī ūdens kopā ar naftas produktiem ir bīstams, un tāpēc to mēs apsaimniekojam kā atsevišķu naftas produktu atkritumu. Būs jātic to, ko man saka, izskatās te viss droši, kārtīgs betons ieliec iekšā, metāls apkārt, jums. Tā kā šo drošības pārbaudu viņi arī ir izturējuši. Administratīvās ēkas priekšā gribam redzēt, stāvam šeit. Manas vizītes laikā teritoriju apsekoja arī starptautisks audits, kurš pārbauda, vai uzņēmums ievēro visus noteiktos drošības un vides aizsardzības standartus. Nolēmu ar vienu no viņiem aprunāties, lai noskaidrotu, ko viņi savās pārbaudēs ir atklājuši. They are doing remedial work, which is a step more than keeping the environment clean. Viņi šobrīd veic atjaunošanas darbus. Tas ir solis tuvāk tīrai un drošai videi. Uzņēmums var modernizēties, taču tam ir jāizvairās arī no pagātnē pieļautajām kļūdām. Un tas ir ļoti nozīmīgi sakopt to, kas ir noticis pagātnē. Tā ir ļoti laba zīme, jo tas rada pozitīvu attieksmi pret uzņēmumu. Tas ir atbildīgs pret vidi. Arī pēdējo pārbaudi ir izturējis uzņēmums. Izskatās, ka Ventspils naftas termināls ir pelnīti iekļuvis šī gada ilgtspējas indeksa sudraba kategorijā, jo no redzētā man nav īsti kam piesieties. Man gribas ticēt, ka šis nav vienīgais uzņēmums Latvijā, kuram rūp tīra un sakopta apkārtējā vide.